Kad galvenais mīts ir, ka es varu būt vesels, ja es iešu pie ārsta, tad, kad man ir problēma. Jo tad es vienkārši visiem gribu atgādināt, ka tās sliktākās slimības, piemēram, onkoloģiskās slimības, visklusākās, reāli iezogās uz kūpstaliem, bez kādiem simptomiem. Tad es dzirdēju, ka kāds stāsta, kādus gadiem, piemēram, aizskats iedzīt bēzes, viens no smagākajiem atvērtajiem mēģinājumos. Tad ir tā, ka cilvēks normāli dzīvo, aizgāja pie doktora, viņam atklāja šo aizskats bēzi, 2 nedēļas un gatavs. Nu, nebūtu nebūtu nekas nolicis. Ja? Bet nē, īstenībā viņam jau sen plusiņā bija 4. stadija. Un tad, kad aizgāja, tad jau viss jau bija par vēlu, un viņam nekas nesāp. Viņam nekas tur nesāp, viņam parādījās kaut kāds cits simptoms, kaut kāds varbūt zelta pēkšņi, jūržulas puses nostājot. Nu, tā kā Šis stāsts, tā ir klasika. tā ir klasika. Tas ir tāpēc cilvēki neiet, jo viņiem ir bail zināt, viņi domā, ka tagad kaut kā magically to aizrāk tev pasaka, tad tev pēkšņi tas viss nenotiek. Tad, kad mēs pārbaudām cirklusīgas reizes gadā, es pamalbē, smagas cilvēkiem stāvīs sniegu, garā arī vēl, mēs pārbaudām pār 200-300 cilvēkus. Un viņi brauc par to tālēs, Daugavpils, Ventspils, un es esmu zīmēties, es saku, tāpēc jūs stādīt sestdienu, vai arī nav, vai pārbaudīt uz veidojums, nevis pierakstīt viņas saulēcīgas, vai valsts apmaksāta, vai maksas ārstam. Saka, viņiem ir bail. Jo šeit tā kā nāk visi, tad mēs tagad kopā kaut kā, tad ir mazliet drošāk. Tas vienkārši ir bail zināt, ja man kaut ko atklās, kas tad būs? Tad man būs tās visas problēmas. Nē, ir tev jau un šim un tā vakarības, kas vairs neatkarīgi, vai tā vai atklās vai nē. Šis